pagrābsim. Nu ko, mana mīļākā lieta, tuvākā sirdī, kur es esmu ieguldījis vislielāko laiku, pacietību un resursus, ir zāliens. No sākuma es gribēju pirmajā gadā perfekto mauriņu, taču es sapratu, ka tas prasa tik daudz laika un enerģijas, ka tas, ja ne nav iespējams, tad prasa milzīgus resursus. Mans tas punkts, kur es sapratu, ka tālāk mēs neiesim, bija miglošana, jo, lai tiktu pie viendabīga zāliena, gribot, negribot, ir jāizindē visas citas pārējās sugas. Nu, lūk, un pirmā lieta, skatoties uz zālienu, kas ir jāņem vērā pēc ziemas, tad jāpaskatās, kā viņš ir pārziemojis. Šeit, kur bija lielās sniega kaudzes, šeit mēs varam tādu nesmukāku, varētu teikt, izgulētu zālienu. Tas sniega pelējums ir tāda lieta, kas veidojās zem sniega segas. Pats pirmais darbiņš, viņš ir jānogrāb. Tātad ar to būtu jāsāk kā pašu pirmo darbu, nesākt ar vertikulēšanu, skarificēšanu. Pirmais, ko daram, ir zāliena nogrābšana. Pirms vēl ir sācies agrais aktīvais pavasaris, sākusies zāles pļaušanas sezona, ķeramies pie grābekļa, sportojam, darbojamies ar rokām. Un neko citu šobrīd nedaram ar zālienu. Nogrābjam, priecājamies, sabužinam viņu, nogrābu arī vienu jauno krokusu. Cerams, ka tas video nebūs redzams. Ja bija, tad nesakiet lūdzu sievai.